Sveiki visiem! Jūs skatāties kanāla Retro Rocker. Turpinam planēt sporta projektu. Tātad pieķēros Pravodkai. Biju nedaudz aizņemts ar citiem projektiem. Tie tā kā iet uz beigām, arī izlēmu pieķerties vadiem. Ja? Tātad pastāstīšu nedaudz par vadiem, kā es taisu. No sākuma es savelku žgutā visus vadus, kas man ies uz aizmuguri. Tā piemetu tikai pagaidām. Tad viņi man visi sajiet iekšā fārā. Tad viņi man šeit visi ir. Es jums pastāstīšu, kur kas iet. Un fārā tādā ziņā man īši patīk, kad viņam visus kontaktus, visu var noslēpt. Nekas nekur nav jāvalk ārā. Es pat pagriezienu relēju tur lieku, lai viņš pirmkārt ir noslēgts, un lai nav redzams. Viss smuki tiek ievilkts iekšā un savienots tāpat arī no pultīm. Tur man viss ir atzīmēts. Arī visu ievelku iekšā fārā, un tad tur arī vienoju. Sanāk, man nāk kaut kur 9 vadi, laikam, uz aizmuguri. Tad 2 sarkanie, viens ir 1,30 spēle, viens ir 1,15. Tad ir gabarīts. Tad 2 vadi ir pavarotņikiem uz aizmuguri. Viens ir masa. Viens ir neitrālais. Tad ir sarkanais bija lādēšanas lampiņa. Un baltais ir uz glušilku. Tā man viņi te visi ir izvilkti, pagaidām tikai tā piemesti. Man ir arī schēma, kurš savā laikā zīmēju. Bet es viņā tā, tikai ieskatos, lai nekas nepiemirstos. Šitā ir no Japāņu versijas. Viņa nedaudz savādāka, jo tur stāvēja vape aizdedze. Šitam stāv tā lētā vape, skūtera. Un arī tur pultis nedaudz savādāks, bet vienkārši viņš man kā orientieris kalpot, tur nekā sarežģīti nav. Tur var principā es viņu no galvas taisa, nekas tāds kosmisks nav. Tā, kaut kā cīnāmies tālāk. Tad jau kaut kas mirgos, kāda lampiņa, tad uzfilmēšu vēl kādu video. Tā kā turpinam. Tā ātri izstāstīšu, kas te man sanācis ar Pravodku. Tad slēdzam aizdedzi. Aizdedz atslēgas ir mūsdienu ražojums. Man oriģinālās ir kāds 5, bet viņas viss ir izdilušas tā, ka atslēga krīt ārā. Pie pagriezes aizdedzes neriskēja tādas likt. Labi, tas tā. Tātad aizdedze ieslēgta. Pagriezieni. Signāls. Tas viss mums šancē. Tātad slēdzam uz nākošo pozīciju. Tur mums ieslēdzās gabarīti. Gabarītis mums deg, ja? Tad tālāk ar šito pultu mēs ieslēdzam gaismas. Un ar šito mēs tagad to vai tālo slēdzam, iedegās. Tā mums ir uztaisīts, jo viss slēdzam ārā. Tātad šeit viss ir, te man ir akumulators, te ir tas bloks. Tas ir bloks kvēlsvecēm, kādam kvēlsvecēm. Lampiņai, akumulātoru un uz glušilku. Te mums 3 vadi no sēdekļa. Viens ir masa, stops un gabarīts, kas attiecīgi aiziet uz stopņiku. Tā pa lielam. Pa lielam vairāk tīt kā nav ko rādīt. Kā darbojamies tālāk. Īši man turpina pretoties, kā vien varādams. Pēc Pravodkas salikšanas es gribu braukt uz ielas viņu izmēģināt. Tad tā arī uz ielas netiku. Pastāstīšu, kas man notika atkal.
Tad karburatorā laikam adata ieķērās vai kas, nīsāk sakot, pludiņu kamera nenoslēdza. Benzīns viss sāka līt ārā. Tad to es novērsu, adatē nomainīju gumiņu, kaut gan man viņa bija laba. Uzliku jaunu droši vien pēc, tagad ir tā kā kārtībā. Tad kurbulim tomēr neizturēja tā vītne atkal, to, ko es biju pārgriezis. Kurbulē, kamēr viņš palika vaļīgs. Visāk sakot, mēģināju pievilkt, atkal norāvās. Dabūju šito te citu, labu vītni. Ieliku sludinājumu, cilvēks atsaucās no Lietuvas. To it kā novērsu. Tur viss kārtībā. Un akumulātoru lampiņu nedzis man nost. Viņam ir, kā jau teicu, tā bezkontakta aizdedzi. Akumulātoru lampiņu piedarbināt motoru nedzis nost. Viņu visu laiku dega. Dega tāpēc, kad tur bija tā aizdedzē papildus pasūtīts tāds bloks. Un viens relēs ir uz glušilku, viens ir uz lādēšanas lampiņu. Īsāk sakot, viņš bija brāķēts vai kas, viņš tur nestrādāja kā vajag. Tad man nācās pārtaisīt schēmu. To es pilodēju pats, tur diodi un diošu tiltu, pareizāk sakot, lai viņš iztais no fāzes. Tas viss sāk strādāt. Es novērstu tās 3 lietas, izbraucu izmēģināt, iedarbināju, kā viss gāja. Izbraucu tur varbūt, nezinu, 500 m ātrums, visas izslāgāja, viss kā strādāja. Tad bija tāda lieta, kad visu laiku bija trekns degmaisījums. Visu laiku tā kā lējās ciet. Tad sapratu, kad viņam šitien te ir papildus tas čoks. Tas visu laiku bija bišķiņu vaļā, īsāk sakot. Sanāk tā trosa, viņa jau te ir citu uztaisīta. Tā trosa bija drusciņi pa īsu. Un sanāk, ka viņš drusku bija visu laiku vaļā, kaut gan augšā tas kloķītis bija pilnībā. Tā kā uz aiztaisītu, bet šeit viņš bija vaļā. Visu laiku bija trekns degmaisījums. Labi, to novērsu. It kā palika labāk. Bet tad izbraucu atkal līkumiņu. Noslāpēm vairs nevar iedarbināt. Darbinu. Viņš tā kā pielicis. Noslāps. Beigās izjaucu karburatoru, atkal visu iztīrīju. Mazums, domāju, vēl kaut kas tur pieregulēju, vēl tur to skrūvi. Nē, rezultāti nav. Beigās domāju, pastašos, kas ar aizdedzi. Un bingo, aizdedze pilnībā bija nobīdījusies. Es nezinu, vispār bija galīgs šķērsām. Sanāk, ka šitā aizdedze bez kontaktu. Viņa liekās virsū uz kloķvārpstas starp buksi. Un viņš kaut kur vienā vietā bija izslīdējis, kaut gan pievilkts man pat skrūbi uz līmu uzlikta. Bet viņš tāpat kaut kur izslīdēja. Tad šitas mocās uz kloķvārpstu virsū. Uz šito konus jau nāk pats magnēts. Bet, ko es mēģināšu izdarīt? Šeit rieviņa, rūpnīcas rieviņa ir. Šeit vienkārši izurpušu caurumu un iestīšu tādu stienīti, šponku, lai vismaz šitas te ir noķīlēts. Sanāk, kad viņam viena vieta mazāk būs, kur izslīdēt, paliks tikai uz kloķvārpstas. Ja viņš turpinās slīdēt, tad nāksies šeit kaut kādā veidā freizēt rieviņu iekšā, lai viņš sēž uz kloķvārpstas arī uz šponku. Tā es cīnos kaut kā. Neatceros, ka man būtu tik daudz problēmas bijušas manā pieredzē ar, teiksim, restaurāciju, bet, jāpiecīna viņš ir. Tā kā turpinam. Uztaisīšu tādu šponku. Tātad rieva tur ir oriģinālā. No javas kloķvārpstas viņu izvilku.
Tur viņi bišķi pa garu, nācās nedaudz nofluksēt. Tā viņi čotka iet iekšā. Un šitā vieta jau vairs nevarēs nekur izslīdēt. Liksim kopā un skatīsimies. Nu, viņš turpina pārsteigt. Nāc novērs vēl pilnībā iepriekšējos defektus, jau jauni ir izlīduši. Tad ar aizdedzi kā visu saliku, ieregulēju, uzliku atpakaļ. Tad izdomājis, ka bāka jānoņem, jo man signāls bija jau uzlikts nepareizi uz to pusi un sanāk vadi bišķi pa īsu jāpārlodē garāki. Nu, noņēmu bāku un, ko es ieraudzīju, bāka ir noņemta, ka kraņiks ir ciet, bet no trubiņš visu laiku pilst degvielu, respektīvi kraņiks. Krāniņš nenoslēdz degvielu un pa pilītē visu laiku pilst. Tad vēl viena problēma klāt. Tad ir problēma vēl ar pakaļiem amortizatoriem. Nu, tos es noņēmu. Tā viņi jau man ir izjaukti maisā. Es viņus noņēmu, jo man stāvēja virsū kromētās glāzes uz atsperēm. Šim modelim viņam nav jābūt. Likšu plikas atstāšu, bet nu tas tā. Abi amortizatori slapji jau ir. Jau tu viss bija eļļā. Kaut gan es viņus biju izjaucis, nomainījis jau, uzlicis jaunus saļņikus. Nezinu, kāpēc viņi izticēja. Jā, jau caurā jāskatās. Tur štokā ir brīvkustība vai kas. Dekompresātors skatos arī, te kaut ko laiž garām. Īsāk sakot, nobraucis tur uz viņu 1 kilometru, un man jau ir tik daudz problēmu, kad jau viss sāk jau man bišķi tas apnika, godīgi sakot. Bet, nu, jāuztais viņš ir līdz galam. Tā kā darbojamies. Nu, pārjauc abus amortizators. Izrādās, visdrīzāk nebija mainījis tos saļņikus. Nekam citam ocim tas bija. Kaut gan viņi bija mīksti, visi forši. Nu, īsāk sakot, uzliku jaunus abus saļņikus. Tad, ko es vēl izdarīju, tā šitas ir, tos jau es saliku, bet es parādīšu, ko es izdarīju. Tad šitas cilindrs viņam ir iekšā. Viņam šitā augšā vieta, kur viņš visu laiku strādā, drusku izdilusi. No otrā pusē viņam ir tāds vāciņš, tos sitam ārā. Griežam otrādi un otrā galā sitam iekšā, ko mēs iegūstam. Iegūstam to vietu, kur staigā cilindra virzulis, viņa nav izdilusi. Vienkārši apgriežam kājām gaisā. Tātad to es izdarīju, jaunus saļņikus un ielēju drusku biezāku eļļu. Tas pamīšiem. Tātad kraņikus citu atradu, jau pārbaudīju, nekas tur netak. Dekompresātoris izjauc ārā un šito vietu pieslīpēja tā kā mašīnas vārstu, kad slīpē speciālu pastu. Izjauc ārā, uzliku ar urmašīnu un pieslīpēju šo vietu. Un viss tas būs labs. Tā kā šitas viss jāliek atpakaļ un jāmēģina. Nu tā, visus kasekus it kā novērsu. Amīšus uzliku, dekompresātoru uzliku. Kraņiku uzliku. Principā atliek braukt mēģināt. Testdraiviņu. Signālam šitā tomēr jābūt. Tā kā cerēsim, ka vairāk nekas neizlīdīs. Nu, biju izmēģināt ižu. Šis jau bija pēc skaita 3. testa brauciens. 1. ko filmēju. Principā varētu teikt, ka gandrīz apmierināts. Izlīd dažas lietiņas atkal. Tātad šeit šitas saļņiks. Bišķi izmet eļļu.
Kaut gan es biju uzlicis uz hermētiķi, varbūt slikts hermētiķis bija. Un šitajā vietā man ir ielīmēts saļņiks. Es viņu izurbu, oriģinālo gumiju izurbu, un uz līmi ieliku normālu saļņiku jau ar atsparīti. Un šeit viņš vairāk nekur nelaiž. Tagad viņš sāka mest te par āru. Un te jāuzliek normāls hermētiķis. Un cerams tā problēma pazudīs. Labi, sajūgs vēl bišķi jāpieregulē. Pirmajā ātrumā drusku krakšķis slēdzās. Jānoņem vāks atspars, jāpieregulē. Nevienmērīgi, bet to es darīšu tā, kad tieši man eļa jānomaina, uzsildīšu, aizdedz pārbaudi aizdedz vietā, tā kā tas viss ir kārtībā, bet bija vien nepatīkams moments, kas arī ir uzfilmēts, to es parādīšu, tad viņš man noķīlēja, noķīlēja varbūt. Drusku es pats pa daudz viņu uzgriezu, atgriezu līdz galam. Tas bija viens moments, un viņš tā kā uzreiz noslāpa, noķīlēja. Uzreiz paspēja izspiest sajūgu, es jau zināju, ka tā apmēram varētu būt, jo man jau bija iepriekšējais Japāņu versijas arī ķīlējis. Tā kā tur es norēģēju ātri. Viņš man noripoja gaitā kaut kādas minūtes, 5 sekundes. Apmēram. Es apstājos, es jau varēju viņu iekurbulēt. Es ceru, ka tas nav nekas nopietns, varbūt apakšā jupka viņam kaut kur pierāvās. Kompresija ir, visi pēc tam es viņu braukāju, tā kā tur pagaidām motorā es iekšā nelīdīšu. Pastīsimies, kā viņš uzvedīsies. Tā kā principā plus, mīnus viņš varētu teikt, ka ir braucams. Es saku sīkumiņu vēl daži. Vēl jāpatestē, tā kā skatieties līdz galam, būs video ar pašu klemmi, būs arī video no testa brauciena. Un, jā, gatavojiet savus motociklus, vasara jau nāk. Tuvāk jau vasarai gribētu īstenībā sapulcināt Rīgā vairākus izplanētas sporta īpašniekus. Tādu kā tusiņu uztaisīt, plus mīnus jau 3 moči tā kā varētu būt, 2 moči varbūt būs no Daugavpils džeki, visiem čau, viņi man palīdz ar informāciju manam 74. gada projektam, tā kā paldies, un būvējam savus močus. Ja kādam vēl izplānēt sports, rakstiet man. Uztaisīsim tusiņu, varam arī kaut ko nopietnāku, varam arī noierēt kādas nakts mājas, vakarā pasēdēt, pastāstīt viens otram, kā iet, ar informāciju apmainīties. Kādu pirti, kaut ko tādu, vai arī vienkārši var kādu vakaru pavizināties par Rīgu. Tā kā varētu tādu foršu pasākumu norganizēt planētas sporta īpašniekiem. Tā kā vēlreiz paldies, kas mani skatās. Skatāmies līdz galam. Visiem čau!
Блін.